Es domāju krāsās. Šis ir mākslinieces Džemmas Skulmes 100. gads. Džemma Skulme, Džemma. Šie vārdi latviešu ausīm skan drīzāk kā simboli, pilsoniski jēdzieni, apzīmējumi personības stājai politisko laiku turbulencēs, stalta un skaista, pārliecināta par savas mākslas, savas tautas, kultūras cilvēka taisnību un spējīga to arī vārdos pārliecinoši izteikt, uzrunājot milzu auditoriju. Džemma Lija Skulme, dzimusi 1925. gada 20. septembrī Rīgā, gleznotāja Oto Skulmes un tēlnieces Martas Skulmes ģimenē, mirusi 2019. gada 9. novembrī. Latviešu gleznotāja, politiķe, sabiedriskā aktīviste. Džemma Skulme ir viena no nozīmīgākajām un aktīvākajām padomju laika Latvijas kultūras dzīves veidotājām. Māksliniece veicinājusi trešos atmodas kustību. Džemmai Skulmei ir nepārvērtējama loma 20. gadsimta otrās puses Latvijas mākslas attīstībā un sabiedriskajā dzīvē. Bildē pa kreisi. Mazais džemmītis. Es augu lielā bezrūpībā un mīlestībā. 1931. gads. Man ir 6 gadi, un es nekā vēl nezinu no dzīves rūpestiem. Bildē pa labi. Mani vecāki teica, ka vārdu Džēma man devuši, jo viņiem bijis suns vārdā Džips. Bērnam gribējuši kaut ko līdzīgu un īsu. Tēva māsa kādā dabas zinību grāmatā atrada skaidrojumu, ka Džemma ir pērle. Par džemmām itāliski sauc arī kamejas, gemma, lai arī no kurienes mans vārds ir nācis, es ar to labi sadzīvoju. Džemmas Skulmes tēvs bija gleznotājs un scenogrāfs Oto Skulme, bet māte tēlniece Marta Skulme, pirmā latviešu sieviete tēlniece. Viņas tēvocis Uga Skulme arī bija mākslinieks, un visi 3 bija Rīgas mākslinieku grupas biedri, kas 1930. gados noteica mākslas attīstību Latvijā. Savu tēvu es dievināju, un tādā tēva dievināšanā esmu uzaugusi. Manā agrajā bērnībā, kad Oto Skulme bija Dailes teātra dekorators, viņš bieži strādāja arī mājās. Taisīja izrādēm dekorāciju skices un kostīmu zīmējumus. Viņam bija liels galds, un es arī, uz tā tupēdama, darbojos tēvam līdzi. Mana mamma, pirmā latviešu tēlniece Marta Liepiņa Skulme, bija ļoti skaista sieviete. Viņa prati sevi turēt. Stila izjūta man neapšaubāmi nāk no mammas. Pati Džemma Skulme glezniecību apguvusi Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā un Repina Mākslas institūtā. Strādājusi par dekorātoru palīgu Dailes un Valsts Lēļu teātrī. Bijusi Mākslinieku savienības biedre, tās valdes priekšsēdētāja vietas izpildītāja un priekšsēdētāja. 1976. gadā atzīta par Latvijas PSR tautas mākslinieci. No 1993. gada bija Jaunradas fonda prezidente. Viņa strādāja eļļas, akrila un akvareļa tehnikās, izkopjot ala prima glezniecības veidu. Kopš 70. gadiem viņa savos darbos attīstīja sievietes ētisko un garīgo spēku, kā arī pievērsās strēlnieku tēmai, akcentējot dzimtenes mīlestību. 60. gadu otrās puses glezniecībā mākslinieces liriskais pasaules skatījums kļuva dramatiskāks, darbos kāpinājās ekspresivitāte, parādījās plašs otas, arī paletes naža triepiens, daudzveidīgas faktūras un spēcīgi krāsu akcenti. Stila attīstība un raksturīgās iezīmes. Pēc savas būtības un talanta piederīga pie brīvā žesta gleznotāja paaudzes pasaulē, izjusti un spēcīgi lietodama figūras izteiksmību, intelektu asinājusi metaforu ietilpības spēlēs, daudz domājot par lielajām sakarībām cilvēka un tautas likteņos vēstures gaitā.
par iespēju mākslā ietekmēt vērtību izpratni sabiedrībā. Džemma Skulme sevī savos darbos apvieno 20. gadsimta modernismu tradīcijas tīrās mākslas augstos principus ar laikmetīgo sociāli aktīvā mākslinieka pozīciju. Taču pāri visam stāv krāsa. Es domāju krāsās, saka māksliniece, un vispārākā pakāpē intīmās attiecībās ar krāsu piedzīvotie brīnumi ir mūžam pārsteidzošais jaunatklājums, kas viņas darbos ir kā balva katrai paaudzei ar vien no jauna. Džemma Skulme pirmo reizi bijusi precējusies ar aktieri Artūru Dimiteru, ir dēls plakātists Juris Dimiters. Dimiters bija mana pirmā mīlestība, lai gan grūti teikt, vai tā bija mīlestība vai kaislība, vai tas bija tēls. Džemma Skulme pēc tam bija precējusies ar gleznotāju Ojāru Ābolu, ir meita gleznotāja Marta Skulme. Mēs ar Ojāru viens otram bijām viss. Es viņam biju sieva, mīļākā, draudzene, kolēģe, tuvākais cilvēks, un Ojārs man tāpat. Mums bija 34 laimes gadi. Abi mani bērni, Juris un Marta, ir mīlestības bērni. Mīlestībā radušies, mīlestībā gaidīti un mīlestībā auguši. Tāpat kā mākslā mani bērni ir sava ceļa gājēji, tā arī personīgās dzīves viņi ir veidojuši pēc sava prāta. Katram mazdēlam ir daudz dažādu dotību un interešu. Talantu ir pietiekami. Māksliniece Džemma Skulme savā glezniecībā un arī personiskajā pārliecībā par kultūras lomu jau plašākā kontekstā vienmēr ir vadījusies pēc cilvēcisko pamatvērtību mēra, garīgās vertikāls, kam sakņojumu radusi tautas kultūras mantojumā. Džemmas Skulmes māksla ir liecība, kā cenzūras apstākļos ar savu ekspresīvo glezniecības valodu viņa aizvien vairāk atbrīvojusies no varas uzspiestās sociālistiskā, realistiskās izteiksmes, tai skaitā ideoloģiskā patosa. Mākslinieces personībai un sabiedriskajai stājai nenoliedzami ir bijusi liela ietekme Latvijā, gan padomju okupācijas gados, gan arī atjaunotās valstiskās neatkarības laikā. Kā Latvijas Mākslinieku savienības vadītāja, viņa aktīvi līdzdarbojās nacionālās atmodas kustībā un politisko laiku turbulencē vistiešākajā mērā ir sekmējusi Latvijas neatkarības atjaunošanu. Glezniecību viņa pielietoja kā personiskās izziņas un brīvības teritoriju, gleznoja, lai pati apzinātu un citiem apliecinātu nacionālās patības vērtību. Latvijas Zinātņu akadēmija māksliniecei piešķīrusi goda locekles nosaukumu, bijusi arī Latvijas Mākslas akadēmijas goda doktore. Džemma Skulme saņēmusi autortiesību bezgalības balvu 2017 par personāla izstādes Krāsas garša darbu demonstrēšanu televīzijā, par gleznu skice Ojāra Ābola portretam, mēs, studija ar Ojāru Ābolu, pie galda, 2, sēdošā, rīts, kārtis, atgriešanās un antīks motīvs, reproducēšanu izstāžu katalogā Džemma Skulme, Ojārs Ābols, Klīga, klātbūtne, par gleznu Tautu meita un abstrakta kompozīcija tālāk pārdošanu izsolēs, par darbu publiskošanu internetā un retranslēšanu Francijā un Vācijā. 2019. gadā Džemma Skulme saņem Purvīša balvu par mūža ieguldījumu. Mākslinieces darbi atrodas Latvijas Valsts Mākslas muzejā, galerijās visā pasaulē un privātu kolekcijās. Džemma Skulme, alegoriski attēlojot pagātni un tagadni, runā par savas un visas tautas likteni, izcelsmi un pēctecību. Mākslinieces darbus raksturo monumentalitāte un vērienīgums formā un saturā, darbojas monumentālajā glezniecībā, grāmatu un plakātu mākslā, ir rakstu un apceru autori.
Darbi veidoti lielākoties eļļas, akrila un akvareļa tehnikās. Mākslinieces radīto darbu tēli, mātes, pūrs, tautas dziesmas, karietīdes, strēlnieki tiek tuvināti simbolam ar filozofisku vispārinājumu. Tieši Mālpils vēsture ir cieši saistīta ar Skulmju dzimtu, kurai pieder gleznotāji Oto Skulme, Džemma Skulme un Uga Skulme, kā arī tēlniece Marta Skulme un latviešu teātra un kino aktieris Valentīns Skulme. Sākotnēji mājā atklāta tēlnieces Martas Skulmes un gleznotāja Oto Skulmes piemiņas istaba, kam vēlāk pievienojusies istaba, kas veltīta aktierim Valentīnam Skulmem. Apmeklētāji var paviesoties arī otrā stāva verandā, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz mācītāju mūžu un līkumaino Vidzemes likteņu upīti Mērgupi. Džemmas Skulmes citāti. Vislabākā sajūta ir tad, kad tu zini, ka tu glezno, ko tu gribi, un ka tev ir vienalga, ko citi par to visu saka. Mākslai pašai jārunā ir savā valodā. Māksla ir dieva daļiņa tevī. Tas ir kā visi dzīves skaistākie mirkļi salejas kopā. Māksla ir dvēseles, sirds, prāta, skaistuma, mīlestības samazglojums un visa veida cilvēka tieksmes skaistākais darinājums, kas var eksistēt pilnīgi patstāvīgi paralēli kokiem, putniem. Glezniecība man dod pilnīgas atbildes uz visiem jautājumiem, visām problēmām. Ja kaut kas nepadodas, tad glezniecība ir tas, kas nes atrisinājumu. Arī domāšana notiek tieši gleznojot. Nepalīdz nekādi strīdi, nekādas diskusijas. Gleznot, tā ir tik dzīva, būtiska rīcība. Tā ir valoda. Ja tu to pārvaldi, tad runā tajā par visu.